Sveiki, novadnieki! Mani sauc Igors Krievs no 8. saraksta. Šodien pāris vārdi par birokrātiju un varas attiecībām ar vienkāršo iedzīvotāju. Šī tēma faktiski visu priekšvēlēšanu laiku un jau iepriekš ir gandrīz vai galvenā, jo cilvēks, vienkāršais cilvēks, arī pārējie, ir absolūti neapmierināti ar tā saucamo komunikāciju ar novada domu, ar vadību. Ja. Šajā sakarā pēdējā laikā ir iznākušas dažas iniciatīvas no mūsu kolēģiem, un konkrēti JKP par iedzīvotāju padomu izveidi. Jā, likumā ir paredzēta tāda iespēja, bet es esmu absolūti pārsteigts par šīs jauno cilvēku kopas šādu priekšlikumu. Man tas izskatās absolūti pēc 80. gadu komjaunatnes. Priekš kam tas ir vajadzīgs mūsu mazajam novadam? Nē, tās ir viņu tiesības, ok, tā ir jūsu pozīcija. Es izteikšu savējo. Ja? Noteikti viena no vislielākajām problēmām ir cilvēku neapmierinātība ar novada domi tieši šajā komunikācijas jautājumā. Ar cilvēkiem nerunā, izturās augstprātīgi, birokrātija pa lielu, neko panākt nevar un tā tālāk. Ja? Tad mana prioritāte būs absolūti šīs lietas vienkāršot. Mēs esam ļoti mazs novads. Mēs 2 dienās varam sasveicināties ar visiem novada iedzīvotājiem personīgi. Ar katru 3 minūtes parunāt. Ja? Nav nekādu problēmu. Priekš kam ir jātaisa vēl kaut kāda starplika, lai neizteiktos rupjāk, starp cilvēku un novada vadību. Priekš kam tas ir vajadzīgs? Kristīne no Rožupas, ja, lai tiktu pie domas vadības, viņa nevarēs. Viņai vajadzēs vispirms vērsties pie kaut kādas parazīta institūcijas. Mēs esam cik? Zem 10 000 iedzīvotāji šajā novadā. Katra iedzīvotāja problēmas un intereses mēs varam atrisināt atsevišķā domas sēdē. Tas taču ir skaidrs. Visi ir neapmierināti ar šo komunikāciju. Prasi, kam gribi. Visi ir, es šo lietu noteikti labošu. Noteikti, ja. Un nebūs nekāda parazīta institūcija, ja, lai vienkārši sarunāties ar saviem cilvēkiem. Es to uzskatu, ka mūsu kolēģi vienkārši ražo politisko makulatūru, lai tas viss izskatītos plašāk, skaistāk, bagātīgāk, gudrāk, bet tam nav vispār nekādas jēgas.